Garkalnes novadā pie sporta stadiona upes ciemā atklāts jauns āra vingrošanas laukums. Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas olimpieši, kuri kopīgā treniņā ar ielu vingrotāju Kasparu Zlidni sniedza padomus, kā pareizi izmantot vingrošanas rīkus. Vispār man šitie stieņi ļoti patīk, jo, teiksim, pie skolas arī bija, bet tie bija tādi, viņi nebija tik izturīgi. Šie ir, daudz labāki, jā. Bērni šeit vien dzīvo, viņi ārpus savu treniņu pusotru stundīgā, vēl 3 stundas pavada šī laukumā, un tad, kad ir atkal jāatcildās, kā treneris mācīja, viņi vienmēr ir šeit. Šī vingrošanas stacija ir paredzēta apmēram 10 cilvēkiem, lai viņi varētu kopā vingrot. Te var nākt ģimenes, te var nākt bērni, te var nākt jaunieši, viņu vecāki. Lai arī izskatās, ka tā stacija ir maza, tomēr tur patiešām vienlaicīgi var vingrot 10 cilvēki. Un, ja šis projekts uzņems apgriezienus un cilvēkiem patiks, un viņi pieprasīs arī savās pilsētās šādas vingrošanas stacijas, tad mēs izskatīsim iespēju arī doties tur un uzstādīt arī viņu pilsētā tādu. Un vispār mūsu mērķis, ka ar laiku katrā pagalmā pie katras mājas būs pa šādai vingrošanas stacijai. Šāda veida āra vingrošanas laukums ir pirmais projektu Sporto visi ietveros. Tas tapis sadarbībā ar Svetbanku un Latvijas Olimpisko komiteju. Olimpiskās kustības galvenais mērķis ir izveidot harmonisku cilvēku gan garīgi, gan fiziski. Un šī darba stacija, ielu vingrošanas stacija, palīdzēs jums gan fiziski pilnveidoties, gan liks domāt, kā labāk to izdarīt, kā ātrāk, kā spēcīgāk. Ceru tiešām, ka nākamie ielu vingrošanas čempioni Latvijā būs no upes ciema. Un kopīgi mēs esam izveidojuši šo pirmo vingrošanas staciju, kā viņi to nosauc, tieši upes ciemā. Jo upes ciems jau pats par sevi tādu sportisku vietu. Man liekas, šeit grūti jau būs atrast tādu sporta veidu, kurš šeit nav. Ir regbijs, ir futbols, ir petanka, volejbols, pludmales, volejbols, basketbols, tagad arī vingrošana. Un ko es vēl gribētu piezīmēt, ka šajā laikā, kamēr viņi uzstādīja, un šis mazais brīdis ir bijis, ka vietēji iedzīvotāji tiešām izmanto. Tuvākajā laikā plānots izveidot vēl 3 šādus vingrošanas laukumus. Aktīvi dzīvesveida piekritēji aicināti ieteikt vietas Latvijā, kura vēl tas būtu nepieciešams. Zane Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.